1986. gadā ap 6000 latviešu dzelzceļa stacijās tika sadzīti lopu vagonos. Viņi devās uz Černobiļu likvidēt pasaulē lielākās kodola katastrofas avārijas sekas. Pēc tam pagāja kāds neilgs laiciņš, daži gadi, un tad es sāku just veselības problēmas. Tas notika 86. gadā un 92. gadā man jau atzina par otrās grupas invalīdu. Slimības ir onkoloģiskais, sirds asinsvadu un locītavas, kas ir pamats. Ap 1800 avārijas seku likvidētāju jau ir miruši. Tie, kas ir starp mums, saka, zāles jādzer aizvien vairāk un dārgākas. Mēnesī sanākot tērēt ap 100 eiro, bet valsts 2000. gadā likumā noteikto atlīdzību atsaka. Pieņemtu likumu pat valsts nepilda, atrunājās ar visādiem izdomājumiem. Es tiku krāpts, maldināts. Kas tik netika man stāstīts, kāpēc man nepienākās. Kamēr beigās izrādījās, ka tā nav. Ka tā ir nepatiesība. Pēc tam katra nākošā medicīniskā komisija atzina, ka es palieku arvien veselāks un veselāks, kā gan pašsajūta un veselības stāvoklis tikai pasliktinājās. Griezos Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūrā ar lūgumu izmaksāt man pienākošās vecumpensiju un kaitējumu atlīdzību. Protams, viņi atmeta to iesniegumu atpakaļ ar negatīvu rezolūciju, ka nekas nepienākās. Es te sāku stāstīt, redziet, likumā tomēr ir skaidri un gaiši rakstīts. Te sākās viss tā epopeja. Vienreiz uz VSA, otrreiz, trešoreiz es griezos tiesā. Lai arī Černobiļas kodola katastrofa uz veselību ir atstājusi graujošas sekas, sirmie kungi nepadodas. Jau vairākas tiesas ir aiz muguras un, kā paši saka, pensijas gados nācies apgūt jurista amatu. Beigās es dabūju pats iepazīties ar juridiskajiem terminiem, likumiem, jo juridiskie biroji, kur es vērsos, tie būtībā atteica. Viņi pateica tā, ja jums vairākas instances ir atzinušas, ka jums nepienākās, tad varbūt jums tiešām nepienākās. Bet, kad palas likumu, tad pienākās. Un es neapstājos un turpināju. To, ko viņi paveica, likvidējot avārijas sekas, šodien būtu jāraksta zelta burtiem varoņdarbu grāmatā, bet tā vietā vīri no valsts saņem vienaldzību un ierēģņu atrakstīšanos. Lielākoties es esmu saņēmis atrakstīšanos vai pasta pakalpojumus. Jūsu iesniegumu mēs pārsūtījām tur un tur. Bet atbildi pēc būtības es neesmu saņēmis par šiem laikiem pilnīgi nevienu. 14 gadi. Jau pilni, ir nauda, kad tas 2000. gada likuma projekts stājās spēkā, bija paredzēta visam tam. Tā nauda ir kaut kur, tāpat kā mūsu sanatorijām. Viņi vienkārši sameta visu kopējā katlā, kur ir paredzēts katru gadu tā rehabilitācija. Viņi notiek reizes 2,5 gados. Labklājības ministrija atzīst, jā, situācija esot sarežģīta, tomēr tā gluži nesot, ka atlīdzības nemaksājot. Likumā esot nepilnības, jo ņemot vērā invaliditāti, černobilieši esot sadalīti divās grupās. Dažiem atlīdzība tiek maksāta kopā ar pensiju, savukārt citiem tā ir kā atsevišķa piemaksa, un tas arī visiem tā teikt jaucot galvas. Šobrīd Labklājības ministrija ir precizējusi likumprojektu vēlreiz atbilstoši jaunākajām prognozēm par vidējo algu un atalgojumu nozarē un tā tālāk, un vēlreiz iesniegus precizēto likumprojektu valsts kancelējā izskatīšanai valdības sēdē. Bet kamēr valdība vēl tikai skatīs un labos likumu, sirmajiem vīriem rodas nērti secinājumi. Es uzskatu to, ka cilvēki daudz aizgājuši tāpēc, ka nav varējuši arī piedienīgi sevi nodrošināt ar medikamentiem un vispārējo. Tā kā es uzskatu, ka tā ir noziedzīga rīcība. Pat to var droši tā saukt. Tas ir nihilisms.